Tā, labrīt, YouTube. Man jātaisa šitāds skūters. Nu labi, tik tālu esi ticis galā ar to skūteru. Bet tagad es gaidu, laiku jaunā izdedz ir, pasūtīju, jo tā nokūrās. Plus vēl suka. Es neiedomājos pa magnēti, kas ir nogājis noskaņa visu magnēciju. Kur es te varētu tā parādīt īsti, re, kur ir. Redz, širāds, kur magnēts. Un viņam vairs nav dzirksteles. Un te es dabūju speciāli pasūtīt to magnētu. Viņam jau es neiedomājos, ka magnēts beigts. Tā, bremžu klučs aizmugurēs ir noņēmis, kas būs arī pasūtīt šodien būs klāt. Un mani jānomaina šitas slēdzes, lai es viņu var noslāpēt, bet es tagad ņemu nost vāku, kā jūs domājat, es pirmoreiz ieraugu, nu labi, šitas būtu sūds, bet kas te ir? Lapseņu midzenis. Pirmoreiz es redzu skūteri lapseņu midzenis, nenormāls, un reku, kas tur ir iekšā, bļēģi, tur arī ir iekšā kaut kādi, huj viņi zina, kas tur ir iekšā, bet es pirmoreiz redzu, ka šitā te ir, bļēģi. Ar lapseņu midzeņiem. Nu tāds man tas skūters ir, bļed, labi, ka, bļed, nav rudens vienmēr, ja nē, tad es pisto skūteru taisīt, bļed. Tā es mums garažā viņu nelaistu iekšā nemaz, bļed. Bet, nu, bļed, labi, ka tas ir tagad. Nu jā, un tikai tāpēc, ka man jānomaina slēdz, viņam ir salauzts spoguls un nevar noslāpēt viņu. Šito skūteru, jo es gribu tagad viņu pārtaisīšu savādāk bišķīt, tāpēc man tas slēdz tik un tā ir vajadzīgs vesels. Nu tās skūters man ir, nu it kā normāls skūters, bet nav problēma, viņi maz brauc ar viņu, maz jau viņi brauc ar viņu, bet nu normāls, es neteiktu, ka sūdīgs, bet nu labs. Bet nu tas, ka lapseņu midzens, un es viņam prasīju, mēs vakar runāju viņu, viņš teica, nu viņš kādi 2 gadi nav braukts, nu ideāli, tu es redzu, ka 2 gadi nav braukts. Nu labi, lieciet īkšķīši, kam patika tāds triks.